Labvakar! Mēs esam Stone TV studijā, Šēmels, Nauris. un mēs te tagad iefilmējām visas tās intervijas, kas mums bija. Nu, jautājums, protams, mums bija visiem cilvēkiem viens un tas pats, un tas bija. Taču, ko viņi domā par Optimus līnijas produktiem? Jā, mums ir arī speciālā intervija ar Rodžeru, ja, mūsu tāds, tā teikt, pašmāju skaters. Jā, un vēl ir tāda, nu, ne pārāk gara intervija, bet ar Muhamedu. Normāls štāds. Tas ir tāds mazs dīvains zēns, viņš šī augumā izstās pēc, nu, apmēram 12 gadīgā, bet viņam ir 16. Jā. Nu, tas nav normāli. Jā, un tad, jā, mēs visu šito nedēļu kaut ko bišķiņ iefilmējam, nesanāca dēļ. Jā, nesanāca dēļ tā, nu, daudz iefilmēt nesanāca dēļ tā, kad ir sniegs un viņi slinkuma kameru paņemt līdzi. Un, jā, un mēs vēl iefilmēsim kadrus, kā es 3 dienas iztieku ar Optimu līniju produktiem. Fun! Tas challenge accepted. Nu, cerams, ka ceļreiz nebūs. Jā, šitā ir mūsu studija pie manīm. Jā. Pāris zīmēm, kuras jūs, protams, neredzat. Reinis te iegriež bišķiņ, es sēžu uz sava stilīgā dīvāna. Un jā, tā tad mums diezgan normāla lieta, jā. Viss diezgan labi. Un labi, tagad... Stone TV! Un tagad būs sižets par to, kā mēs intervējam cilvēks par Optimu. Jā, pilnīgi un noteikti es jums saku. Ko domā par Optimus līnijas produktiem? Tuiņi. Jā. Labdien, jūs varat pateikt, ko es domāju par Optimus līnijas produktiem? Jā. Ko? No kurienes tu esi? No Ukrainas. No Ukrainas? Jā. Jā. Ko dara ogre? Dzīvota? Jā. Cik ilgi tu jau šeit dzīvo? Cik ilgi tu dzīvo? Kaut kur... Paga. 11 gadi. 11 gadi? Cik tev tagad ir? 16. Tu šito te, tu ikdienā lieto Optima līnija produktus? Kad lieto narkotikas? Labais, vecīt, labi. Turies. Es skatos Stone TV. Jā. Ko tu domā par Optimus līnijas produktiem? Lētiem sūdīgi. Tieši tā. Labvakar. Varētu mums pateikt, ko jūs domājat par Optima līnijas produkciju? Liekam tikai. Ko jūs par kvalitāti domājat? Ja jau to būtu zinājis, ka ir jāatrod, tad es būtu papētījis. Aha. Pakāpēc viss normāli Optimas līnijas. Nu, kurš tad ir? Pakāpēc viss ir normāli. Jā. Aha. Paldies, veiksmīgi jūs. Jā, paldies. Kroč, jā. Šitais bija sižets par to, kā mēs intervējam cilvēks. Viņu nebija daudz, bet vismaz kaut kas sākumā būs labi. Un, jā, tagad būs sižets par Rodžeru. Es jums iesaku nostīties diezgan interesanti interviju. Video. Action. Šeit ir mūsu pašmāju iedzīvotājs Rodžers. Jau. Nauris, jā. Tātad, kur tu dzīvo? Es dzīvoju Ogrē. Šeit. Lieto alkoholu? Nē, nepatīk alkohols. Smēķē? Nē. Ko tu nodarbojies brīvajā laikā? Ar golfu un skateboardu. Golfu spēlē? Jā. Latvijā, kur var spēlēt golfu? Es īsti nezinu. Tā agrāk šeit bija minigolfa laukums, tu uz viņu gāji? Jā, es katru rītu gāju sportāt turien. Ogrē normāls skateparks ir? Nē, galīgi mīskast. Galīgi miskas tev. Pilnīgi huīni. Un kurā skolā tu mācies? Es mācos Ķeguma skolā. Ķeguma? Jā. Ar Neli? Aiziet, jā. Jā. Tātad, jā, es esmu Reinis, jā, šitais pats Rodžers. Jā. Jo. Tātad, cik ilgi tu nodarbojies ar šo lietu? Tāds jautājums jau bija. 2 nedēļas. Tikai 2 nedēļas? Un Jā. ko tu labu kaut ko māki? Es māku olīt pāri trubēties. Tātad, tev vispār patīk pašam šī lieta? Jā, man patīk skateboards. Kā tu iespaidojies, tu mājās skaties video vai kā? Es skatos gan porno, gan skate video. Tas ir mans iedvesmas avots. Jā, skaidrs. Tu domā sāk skaitot? Es skatījos, es spēlēju Tony Hawku. Kurš Underground 2? Nē, Pro Skater 1. Baļā, tu baigais vecis esi. Pirms 2 nedēļām iznāca. Kurš ir tavs mīļākais triks? Nolī Šovics.
Tev viņš labi sanāk pašam? Nē, viņš ne. Labi, tā tad Stone TV, ja? Šemels, Rodžers, davai. Turās, mazā. Čau. Evo šito te. Ko tu domā par Optima līnijas produktiem? Jā, man patīk. Jā, iepērkos tikai ar viņiem. Kuri tieši tev patīk? Viss. Viss? Pilnīgi? Jā, viss ir Optimas, jā. Labi, paldies. Ev, tu tiksi mums uz Stone TV, ja kas mums ir YouTube channels, un mēs tur ieliksim šito vidaku. Jej! Paldies tev, Elīna, tā. Tā bija Elīna Rudusāna, mēs tikko viņu nointervējām par Optima līniju. Laikam šīs nedēļas tēma. Ko mēs varam pat justam? Uzvani justam. Justas Grems. Pai tālāk no tumbā. Pai tuvāk. O. Čau, Ev, šito te. Ko tu domā par Optima līnijas produktiem? Nezinu, majonēs šotkā. Majonēs? Ir laba, ja? Majonēs. Jā. Nu, paldies. Kam vēl mēs pīmpausim jālasvam? Viņam būs cieta telefons. Tagad cītam zvanam. Ākis Kubuliņš. Yes! Viņš nepacels. Man tāds aizdoms. Viņš nav normāls. Viņš ir gejs. Nu labi, nav. Varbūt. Es nezinu, viņš ir dīvains. Likās, gribu pacēl, ne? Man bieži vien ir tā telefonā tāda mehas, kad es sāku runāt. Nav, met nost. Pohuj nav tālāk zvanīt tā. Tā. Mēs varam kicēju vēl pazvanīt. Davai, pazin ofici. Ir vēl. Ielas tāpat kā tu pirms tam ir. O. Kristīna Koboviča. Kā viņai? Koboviča vai Koboviča? Koboviča ar bu. Čau. Čau. Šito te, ko tu domā par Optima līnijas produktiem? Neko labu. Nu kā ķipa huiņa vai tomēr varēs? Huiņa. Kāpēc man kaut kādi jautā? Kroč, mēs ar Nauri taisam Stone TV savu YouTube channel. Jā, un mēs vienkārši tā kā interviju, mēs šito filmējam un tu tiksi tur iekļaut. Ohoši. Tātad mums sanāca atgadījums ar atmiņas kartēm, ka viena negāja un es ieliku vienu savējo. Un viņai bija 1 gigabaits tikai tāpēc mums nācās pārmainīt kameru. Jā. Jā, un tagad mēs zvanam, jā. Un tas pats jautājums. Sliktā kvalitātē, bet paļubomu zvanam. Jā. Čau, Silvija. Čau, Reini. Ev šitā te, ko tu domā produktiem? Tie labākie. Nopietni? Jā. O, zēbīs. Un A, kas ir? Ai, nu mēs te, kroči, ar Nauri filmējam. Mums ir, kroči, šaus... Viņa zina. Nu tu jau zini, man tev tad... Nu jā, jums tas ir Stone TV laikam, jā? Jā, un mēs te tagad šito filmējam, jā. Labi. Jā, un viss čotka. Labi, davai, Silvija. Atā. Tā mazā. Tā maz. Tu man ņemt abas kartes? Jā. Kāds jau zināšu zeltītāji tam? Viņi seksīgi. Bet tev savādāk, tev Pansonika karte. Redzi, man ir kaut kādi zēni. Ko tu domā par Stone TV? Ko tu neesi izdarījis? Nu? Klausies, vēl viens jautājums. Pagaid, klausies, vēl viens jautājums. Ko tu... Pagaid, nenomet. Viņš nometa. Viņš īsti nesaprata man jautājumus, jo prasīja, ko viņš domā par Stone TV. Viņš teica, paskatīšos YouTube. Kroči, paldies, ka skatījāties mūsu
šito dīvainu raidījumu. Jā, tev iet runa, bļēd. Jā, mēs ar tevi runājam! Nē, nevajag, nu šitā jau nevajag, cilvēki zin kā skatās. Jā. Un jā, paldies, reāli, paldies. Šitais ir pirmais video, bet ne pēdējais, cerams. Jā, mana kamera, bļēd, sapistās. Nebūs viņa kamera beig filmēt. Tad jā, Nauris. Es ir Šimilds! Tieši tā, paldies!